Labvakar, mani sauc Jānis Jaunbergs. Es priecājos, ka mani uzaicināja Arnis šurp. Šeit sapulcējušies būtu jau mani dombiedri, cilvēkam interesē kosmos un ne tikai tas, ko var ieraudzīt teleskopā, bet arī vietas, ko var apciemot fiziski. Saules sistēma. Agrāk likās samērā vienkārši. Ja paskatāmies, teiksim, filmā 2001 kosmosa odiseja, ja, tur bija tāds vienmuļas ledus bumbas, kas riņķo Jupiters, Saturnu un tālāk. Tie priekšstati ir kopš tā laika ievērojami uzlabojušies. Tas bija 69. gads, tā ir 2013. Tas ir kā lielo atklājumu laikmets ģeogrāfijā, kad atklāja kontinentus un atklāja, kas tajos kontinentos dzīvo un kas tur ir. Līdzīgā laikā arī dzīvojam mēs tagad. Un pēc 1000 gadiem cilvēki raudzīsies atpakaļ uz mūsu laikmetu, mēs ar šo te būsim ievērojami, kā laikabiedri lielajiem atklājumiem mūsu tuvākajai kosmiskajai apkaimē. Un šodien es pastāstīšu par Encelādu. Man nav nekādas saistības ar Encelādu izpēti, bet kā entuziasts es te sekoju, un Encelāds ir viens no maniem iemīļotiem objektiem Saules sistēmā. Ja neskaita Titānu un Eiropu, par ko jau bija stāsti, bet Encelāds arī noteikti, un es domāju, mērā pat labāks ir. Tagad šodien stāsts ir par Encelādu. Tas ir Saturna pavadonis. Un šeit ir no Wikipēdijas nosūkta bildīte, vienkāršai orientēšana, lai norientētos, kur mēs esam. Encelāds ir te, 240 000 km no Saturna, tātad 60% attālums no tāds attālums, kā ir Mēnesis no Zemes, tad tuvāk nekā Mēnesis Zemē, Encelāds ir Saturnam. Riņķo ļoti dziļi gravitācijas laukā. Šeit jau ir roša dobums, tas tāds jēdziens, kura ķermenis nevar saturēties kopā, jo paisuma spēki to sarauj gabalos. Tāpēc arī Saturnam gredzeni, tāpēc arī gredzeni neizveido ķermeņus, ka tur ir tik spēcīga gravitācija, ka ķermenis nevar noturēties kopā. Viena pusi, kas tuvāk Saturnam, pievelk Saturnu stiprāk nekā pusi, kas ir tālāk, un ķermenis vienkārši tiek sarauts gabalos. Encelāds ir drusku tālāk, bet arī nevarētu teikt, ka nav gredzenos, jo šeit ir tā saucamais E-gredzens, kas tāds difūzs ledus dūmu mākonis. Tie nav putekļi, tie nav gabali, tie ir burtiski tā kā dūmi, 1 līdz 5 mikrometri. Tā kā tur ir diezgan augsts pie Saturna, Saule spīd 100 reižu mazāk siltumu dod kā šeit, tad ledus var eksistēt dziļā vakumā, tādā kā dūmu veidā. Un jau senos laikos, kad 80. gadā, kad Voyager lidoja garām Encelādam, ja, likās ledus pavadonis, kā ir ledus pavadonis. Daudz krāteri, ir arī šīs te gravas, radušās kaut kādos senos tektoniskos procesos, bet redzēt, tur jau krāteri pa virsu gravām, tad likās, līdzīgs kā Ganimēds, Eiropa, kam arī ir krāteri, ledus gravas, Dione, Miranda pie Urāna. Likās pavadonis, kā ir pavadonis. Taču kaut kas tur īsti ar Encelādu kārtībā nebija tieši iepriekšējā slaida dēļ, jo E-gredzens ir visbiezākais tieši Encelāda attālumā. Tad aizdomās Encelādu turēja par kaut kādu aktivitāti. Bet tā varētu būt arī asteroīdu triecieni, kas izsit ledu kosmosā no Encelāda. Varbūt nesen kaut kas ir ietriecies Encelādam, varbūt tāpēc tāds gredzens tur izveidojies. Tad konkrēti nekāda pierādījuma nebija, jo Voyager neredzēja to Encelādu pusi, kas ir vissmukākā un interesantākā un aktīvākā. Šī ir ziemeļu puslode, kas ir ar dziļiem krāteriem izdangāta un miljardiem gadu nekādas aktivitātes tur nav bijis. Un 97. gadā palaida Cassini. Cassini lidojums lielā mērā saistās ar manu interesi par planetoloģiju. Palaida tajā gadā, kad sāka interesēties par planetoloģiju, un joprojām viņš tur lido. Joprojām es interesējos. Līdz 17. gadam. 17. gadā Cassini beigsies degviela, un tad tas tiks ietriekts Saturnā, lai nemaisītos vēlāk tur nepiesārņotu Saturna vidu ar Zemes baktērijām. Lūk, Cassini ir tā kā neliels autobuss, ļoti liels aparāts, redzat cilvēkus. 5-stunīgs aparāts, ļoti pamatīgs un arī pamatīgs pēc savu zinātniskā devuma. Šeit ir Cassini misija tādā grafiskā veidā attēlota. Tie visi ir Titāna pārlidojumi. Tā kā kaujas lidmašīnā var uzlikt emblēmas ar noteiktām ienaidnieku lidmašīnām. Tā šeit, Cassini ir tik reizes pārlidojis Titānu. Šeit tik reizes pārlidojis Encelādu pa misijas gadiem.
Un vēl citi pavadoņi, ko arī Cassini ir pārlidos vai gatavojas pārlidot. Apakšā ir redzams, kā Saturns šajā laikā izskatās no Zemes. Un tam ir liela nozīme, jo tas ir Saturna sezonas, gada laiki. Šeit vidū, kur gredzens praktiski nav redzams, tie ir rudens saulstāvji. Ne saulstāvji, bet ekvinokcija. Tas nozīmē, ka saule spīd tieši no gredzena plaknes. Tad, kad Cassini ieradās pie Saturna, apspīdē dienvidu puslode Saturnam, tagad apspīd ziemeļu puslode. Un tam ir nozīme, jo Encelādam, kā mēs redzēsim tālāk, aktivitāte visa dienvidu puslodē. Bet par to sākumā, kas tas tāds ir? Tas ir 500 km liela akmens un ledus bumba. No virspuses ledus iekšā akmens. Mēs neko nezinām par to tieši, cik liels tas akmens kodols, izņemot to, ka kopējais blīvums ir 1,6 gramus kubikcentimetru. Tātad lielāks nekā ledus blīvums, mazāks nekā akmens blīvums. No tā var pateikt, ka Encelāds varētu būt apmēram pusi ledus, pusi akmens. Encelāds ir mazs, salīdzinot ar Titānu, piemēram, kas ir lielāks par planētu Merkūrs. Encelāds ir mazs 500 km no vienas puses līdz otrai. Tad drusku lielāks par Latviju. Tad pēc lieluma nekāda neizceļas. Daudz ir tādi ledus pavadoņi, ir lielāki, ir mazāki, un šis te ir pēc lieluma tāds, drīzāk uz mazo galu. Reku, Encelāds ir redzams ar Titānu, tiesa drusku tuvāk Encelāds nekā Titāns. Titāns ar savu atmosfēru, redzat, ka atmosfēra lauž attēlu Saturna gredzene fonā. Melnbalts attēls gan, bet Titāns ir oranžs un Encelāds ir spilgti balts. Tad klāts ar svaigu sniegu vai sarmu, kaut ko tādu. Un maziņš. Šeit ir redzams no aizmuguras. Saule ir aizmuguras, saule apspīd Titānu no aizmuguras, un tās Titāna atmosfēra saules gaismā, un Encelāds tur maziņš un melns arī tādu robu veidos Titānu. Un Saturna gredzena arī no aizmuguras. Kā ar Encelādu ir kaut kas īpašs. Pirmie tādi zinātniskie pierādījumi no Cassini misijas atnāca tad, kad mērīja magnētiskos laukus. Saturnam spēcīgs magnētiskais lauks, netik stiprs kā Jupiteram. Jupiteram vispār 1000 reizes stiprāks par mūsējo, bet Saturnam arī spēcīgs. Un tā kā Saturns griežas diezgan ātri, tad magnētiskais lauks griežas tam līdzi. Encelāds riņķo ap Saturnu lēnāk tikai 1,4 dienās, Zemes dienās. Magnētiskais lauks griežas ātrāk, un līdz ar to var mērīt, kā tas magnētiskais lauks apliecas apkārt Encelādam. Un konstatēja, ka jā, Encelāds to magnētisko lauku tā kā aizķer. Bet tikai Maziņš elektromateriāls, ne? Jā, varētu tā, bet elektromagnētiskās parādības tā kā uz Encelādu nav novērots. Taču fakts ir tas, ka aizķer magnētisko lauku, un to vēl izmērīja pirms konstatēja to geizeru, kas dienas puslodē. Šeit ir Saturns no aizmuguras, arī saule aiz muguras. Redzams ir E-gredzens apkārt. Tie ir visi klasiskie gredzeni, šis ir tas Encelāda E-gredzens. Te ir ilgāka ekspozīcija. Redzams, ka Encelāda gredzens nav tāds šaurs plāns kā normālie gredzeni. Tas ir biezs. Ja? Un tas arī sākumā nebija īsti izprotams, jo no gravitācijas vien, spriežot daļiņā, vajadzētu riņķot, sadurties tā kā tas notiek klasiskos gredzenos un veidot ļoti plānu gredzenu. Tad Encelāda gredzens ir savādāks. Un te ir tuvāk pats Encelāds redzams, kā maziņš tāds objektiņš tajā E-gredzenā. Un te ir redzams, ka ar Encelādu tiešām saistībā kaut kāda dinamika notiek. Gan gravitācijas, gan arī tas, ka Encelāds tiešām ir šī gredzena avots. Te jau redzams no dienvidu pola apkaimes kaut kas tiek izmests. Šī ir bilde Saturna gaismā. Tā kā mums ir mēnesis gaismā iespējams fotografēt, bet te ir Saturna gaismā. Saturns apgaismo Encelāda nakts pusi, otra puse apgaismo saule, tas ir tāds šaurs sirpīts. Saturna redzam no neapgaismotās puses, kas gluži tumša nav, saule spīd cauri. Un te redzams no dienvidu puslodes, kaut kas tur izdalās. Tālāk dažās bildēs redzēsim tuvāk.
ka tiešām te ir 4 līnijas, 4 plaisas, tektoniskās plaisas, nosauktas 1001 nakts tajās pasakās minēto pilsētu. Tas nav saistīts nekādā veidā ar Irākas karu, bet prominentākā ir Bagdādas plaisa, ir Kairas plaisa, Aleksandrijas un Damaskas. Kā mēs redzējām iepriekš attēlā, ļoti precīzi te ir uzzīmēts, kur nāk tas strūklis. Kaut kādas ledus putekļu strūklis nāk laukā, ledus dūmi. Tie pat nav putekļi, to daļiņu ir tik daudz un tas ir tik sīkas, tas ir redzams no optiskajām īpašībām. Kā tās izkliedē gaisma, ir redzams difrakcijas parādības. Tas ir no difrakcijas ainas var redzēt tā, kādos leņķos, cik viņas intensīvi spīd, var redzēt, cik tās daļiņas ir lielas, kas tiešā veidā nav mērīts. Mākslinieks uzzīmē to šādi. Ja? Mākslinieks gan te uzzīmē kaut kādas sniega pikas lidojušas. Ja? Īstenībā tā tas neizskatās. Ja tur nolaistos, tad aina būtu drīzāk tā, kā to, kas pavadonis no 25 km augstumu nofotografēja. Šeit ir viens no intensīvākajiem tiem geizeriem, ja? Un nekas jau tur tāds īpaši nav redzams. Saules gaismā neizceļas, jo tas trūkla, tā ir ūdens tvaiku izdalīšanās, bet tā nav tā kā geizers, teiksim, mūsu uz zemes vulkāniskos parkos, kur izmet ūdens trūklu. Tas nav gluži tā. Tā ir tvaikas trūkla, ko rada siltums, kas nāk no apakšas. Un spilgtā saules gaismā tas tā neizceļas. Izceļas tikai tad, ja naktīvs pret sauli fotografē. Lūk, siltums. Reķinot no tā, kā saule apgaismo Encelādu, un saule, atgādināšu, tur spīd 100 reizes vajāk nekā šeit, jo Saturns 10 reizes tālāk ir. Vajadzētu būt pa dažiem kelviniem atšķirībai starp nakts pusi un dienas pusi. Ja tā ir kelvina skala, tas ir šķidrās slāpekļa temperatūra, tas ir ļoti, ļoti augsts. Tā vieta ir ļoti, ļoti augsta. Un tāpēc ledus tur pilnīgi stabils, normāli neiztvaiko. Bet izrādās, infrasarkanā kamera parāda, ka šeit ir kaut kas siltāks, nu ne stipri siltāks, par kādiem 10 grādiem siltāks. Bet tas ir tā vidēja, visu dienvidpola rajonu skatoties. Plaisas pašas ir stipri siltāks. Te jau ir labākā izšķirtspējā infrasarkanā bilde uzlikta, ka tiešām tās 4 plaisas. Atkal šeit izšķirtspēja vāja. Ja viens piksels šeit ir, teiksim, 1x1 kilometrs, nu labi, varbūt kaut tā 200 metri, ja spriežot pēc tā tālu, bet infrasarkanajai kamerai vājāk izšķirtspēja nekā optiskajai redzamajai. Jo lielāks piksels, jo tas siltums nav tik koncentrēts, un tāpēc ir grūti spriest tieši kāda temperatūra. Pēc šīm bildēm var spriest, kāda kopējās siltuma jauda. Tā kopējās siltuma jauda, te ir vēl dažas temperatūras cipariņi. Tas ir ņemot vērā, ja piksels šitik te liels, un tā plaisa ir ļoti, ļoti šaura, burtiski dažus metrus plata, un tur apkārt ir 100 metru ļoti augsta ledus, tad īstenībā šie temperatūras cipari tas nav precīzi, tas ir stipri pa zemu novērtēts. Un, ja tu salīdzina gigavatu spēkstacijām, tas tā kā 16 gigavati. Viss tas apgabals izstaro kosmosā siltumu. 16 gigavati, kas ir liela jauda. Pēc tā, cik Encelādā ir akmeņu, un zinot, ka akmeņi satur urāna nedaudz, kaut kādas procentu simtdaļas, un zinot, ka urāns radioaktīvi sadalās kopš savas rašanās brīža, var aprēķināt, ka Encelāda jauda, ja visa tā izdalītas caur to dienvidpolu, būtu jābūt apmēram 2 gigavati, un reāli 16 gigavati. Tad kas ir tā starpība? Mēs jau esam labi izglītoti par Jupitera pavadonu Eiropu, un jau sevišķi par Jo, ka paisuma spēku enerģija spēj karsēt objektus, kas ir tuvu milzu planētām, kur spēcīgs gravitācijas lauks. Un Encelāds tik tiešām ir nedaudz ekscentriskā orbītā. Encelāda ass arī nedaudz noliekt attiecībā pret orbītas plakni. Un tāpēc Encelāds tiek masēts, kad viņš savā orbītā ir tālāk no Jupitera vai Saturna vai tuvāk Saturnam. Viņš tiek masēts tādā veidā, ka tiek pastiepts garāks gravitācijas laukā un atkal relaksējies tad, kad ir vājākā gravitācijas laukā.
Šis deformācijas ir pilnīgi analogas Eiropas un deformācijām Jupitera laukā. Un, protams, var jautāt, kas to enerģiju dod, no kurienes enerģija rodas, jo tā enerģija jānāk no kaut kurienes. Ja Encelāds viens pats riņķot apkārt Saturnam, tad diezgan drīz tā orbīta šo te deformāciju dēļ ļoti perfekti apaļa, un tās deformācijas beigtos. Jo, ja tā ir tā orbītas ekscentriskuma enerģija, tad tā tiktu izsmelta un Encelāda sildīšanās no iekšpuses beigtos. Taču Encelāds nav viens. Encelādam ir Dione, ar ko tas ir 1:2 rezonansē, kā saka. Encelāds apriņķo 2 reiz ātrāk kā Dione un gandrīz 2 reiz ātrāk. Un tur ļoti smalka matemātika, kāpēc šāda rezonanse ir pastāvējusi ilgi, un vai tiešām tas ir no pašas Saules sistēmas dzimšanas, vai tas ir tikai pēdējā, teiksim, miljardā gadu vai pēdējos 10 miljonos gadu. To visu rēķina. Un ar visu to nevar izprast ar to 16 gigavatu izcelsmi. Jo Encelāds tomēr nav liels ķermenis, un Saturns nav tik stipra gravitācijas lauka kā Jupiters. Tā ir viena no Encelāda lielajām mīklām. Kāpēc tik liela siltuma jauda? Ir daudz zinātnisku rakstu par šo. Piemēram, ja viss Encelāds ir sasals, ledus ciets, un tikai vienīgā vieta, kas tāda drusku pakusus, ir šeit, tad it kā koncentrējas viss tā deformācija tieši tur, kur var deformēties. Ja pārējais ciets, tas nevar deformēties, un tur nekāds siltums neizdalās. Ja mēs, teiksim, cietu materiālu mēģinām locīt, mēs varam pielikt lielu spēku, bet mēs viņu neuzsildīsim. Bet ja mēs lokām alumīnijas stiebuli, tā sasils, jo tā var deformēties. Vai ir kaut kāda konvekcija šajā akmens garozā, tāda, ka tas radioaktīvais siltums tur izdalās? Encelāds ir tik mazs ar savu 500 km diametru, ka, ja kaut kāda konvekcija vispār notiek akmenī, ja tas ir karsts, tā kā zemes dzīles, tad tas konvekcijas modeļi varbūt tikai tā pirmās pakāpes, kad uz vienu pusi notiek tā konvekcija, nevis tā, ka ir vairāki mutuļi, bet tas mutulis varbūt tikai viens. Un tādā gadījumā, ja šī vieta ir siltāka un tāpēc ir mazāk blīva, tad tīri mehāniski rotācijas dēļ jāiznāk tā, lai būtu tas moments maksimāls, ka viņš griež. Ķermenim tendence mainīt rotācijas asi tā kosmosā, lai smagākās zonas būtu uz ekvatora, jo tad tā rotācijas enerģija iznāk lielākā. Lūk, tā var izskaidrot to, ka tieši uz pola tas ir, bet, protams, vai tas ir ziemeļa vai dienvidpols, tas jau ir nejaušība. Tā. Bet tas, ko var pētīt šobrīd tiešām no Cassini pavadoņa, kura misija vēl turpināsies 4 gadus, līdz tas tiks nogremdēts Saturnā, tas, ko var pētīt, ir skatīties un analizēt, kas ir redzams uz virsmas. Un ir dažādi modeļi. Viens modelis ir, ka vienkārši silts ledus. Te notiek lēna ledus konvekcija, vai ir ledus, tas ūdens amoniaka magma, kas ir par 100 grādiem zemāk kūst nekā normāls ūdens. Un šī magma silda ledu, un tur ir silts ledus, kurš sublimējas. Ja silts ledus sublimējas, rodas ūdens tvaiks, Encelāda gravitācija vāja, tikai 240 m/sekundē vajadzīgi, lai pārvarētu Encelāda gravitācijas spēku. Tad 240 m/sekundē ūdens molekulas var sasniegt, ja tās sublimējas no ledus. Taču tāda sublimēta ledus tvaiku strūkla nenestu sev līdz putekļus. Tur nebūtu nekāda pamata putekļiem rasties. Varbūt pa kādam puteklim, bet ne tā kā Encelāda geizeri, kas ir apmēram pusi uz pusi ir ūdens tvaiki un putekļi. Turklāt putekļi ir sāls putekļi. Tagad tas stipri liecina, ka ir tomēr šķidrs ūdens, kurā izšķīdas sāls, okeāns mūsu izpratnē. Tas pa kādu plaisu sasniedz virspusi, tā kā ūdeni ir izšķīduši gāzes, noteikti tā kā atverot siltu šampanieti. Tas, kas pudelē bija mierīgs, kad atver, kad viņš spiediens samazinās, gāzes nāk laukā. Un tas putojušies šampanietis, Encelāda šampanietis, tiek izsperts kosmosā. Un atkal ātrums nav vajadzīgs liels, tad 240 m/sekundē to var sasniegt. Ir vēl citi modeļi.
ka iztek uz virsmas magma, krieva magma, par ko bija runa arī Titāna lekcijā. Ūdens amoniaka magma ir kaut kas līdzīgs medum. Pie -100 grādiem tas nav tekošs šķidrums, tas ir kaut kas viskos medum līdzīgs šķidrums, kas iztek kaut kur un tad lēnām iztvaiko un no turienes rosās strūklas. Bet mēs jau redzējām fotogrāfiju augsts izšķirtspējas, ka nekāda ezera tur nav, magmas ezera. Tur vienkārši plaisa. Un līdzīgs otrajai bildē ir tas, ka apakšā notiek kaut kāds vulkānisms, kas to visu karsē. Tas ir pavisam realistiski, lai gan grūti saprast, kāpēc būtu tik mazā ķermenī jābūt vulkānismam iekšā. Tad dominējoša teorija šāda, ka apakšā ir encelāda šampanietis ar ledus gabaliņiem, un tas viss tiek, jo tuvāk virsmā, jo spiediens samazinās, gāzes vairāk un vairāk nāk laukā, un beigās arī tā kā reaktīvā strūkla. Tie nelēmīgi encelāda mikrobi, kas tur varētu būt iekļuvuši, tiem nav cits iespējas, kā vienīgi tik izmestiem kosmosā un ceļot uz citām planētām. Tā kā varbūt tieši šādā veidā dzīvība izplatās. Līdz šim ir daudz runāts par meteorītu triecieniem, kas izsit no vienas planētas kaut kādus akmeņus ar mikrobiem vai ūdens šļakatas un tās sasniedz citas planētas. Bet no Zemes sasniegt 8 km sekundē un palikt dzīvam vienā triecienā, tas ir ļoti, ļoti grūti pat mikrobam. Kamēr šeit ir ļoti mierīgs process. Te tas tāds pātrinājums un esi kosmosā. 240 metru sekundē tas nav grūti nevienam mikrobam. Tā kā šis ir ļoti interesants process, kas iespējams notika senāk arī uz citiem pavadoņiem. Jā, tas, kas tiek izmests par šīm plaisām, par laimi, kas Cassini aparātam ir masas spektrometrs. Tas tāds instruments, kas mēra jona masas. Protams, jona nav gluži tas pats, kas molekulas. Jona rodas no molekulām. Tā kā ūdens molekulē, kā visiem labi zināms, ir 18, ir molmas ir 18 gramus molu. Ja? Un no ūdens rodas OH joni un rodas skābekļa joni. Tā kā šis zilais tas ir no ūdens radušies joni. No metāna, kam ir 16 molmas, rodas arī visādi mazāki CH3, CH2, CH un pat oglekļa joni, un tiem ir lūk, arī masas uz leju tur. Tad viss šeit ir metāna saime. Te ir vienkārši organika, tas domāts etāns. Varbūt arī etilēns, acetilēns, varbūt metanols, varbūt formaldehīds. Oglekļa monoksīds arī. Tad, un oglekļa dioksīds. Tad tas, kas ir mūsu šampanē, ir oglekļa dioksīds, tas arī tur ir. Kas zina, kas tur vēl ir? Varbūt zilskābe. Visādas tādas probiotiskas molekulas. Kad uz jogurta raksta ar probiotiķiem, tas vienmēr nozīmē, ka tas ir vielas, no kurām kādreiz radās dzīvība. Tas ir zilskābe, oglekļa monoksīds, formaldehīds. Nevis raksta prebiotiķi uz jogurtiem, ja? Tas ir prebiotiskās vielas. Pirms dzīvības, ja? Bet tas tāds joks. Jo domāts uz jogurtu jāraksta probiotiķi, tas ir vielas, kas veicina dzīvību. Un šīs sarežģītās organiskās vielas, tas varētu būt 3 smagie atomi, teiksim, 3 oglekļa atomi, tas ir propāns vai propilēns, ja nepiesādāts vai kaut kāda, teiksim, etanols, kam ir etilspirts, kam ir 3 skābeklis un 2 oglekļi, vai varbūt, nezinu, skudurskābe, arī 1 ogleklis, 2 skābekļi un 2 ūdeņraži. Pēc masas vien tik neprecīzam instrumentam, kā ir uz Cassini, tas kā nekā 97. gads lidojums, 80. gadu tehnoloģija. Pēc masas vien šeit ir grūti kaut ko pateikt. Tur vajadzētu ļoti precīzi masas spektrometru, kas var tas masas nomerīt līdz 1000 daļām no atomasas vienības. Un tad var pateikt precīzi molekulāro formulu. Vai tas ir, teiksim, 2 oglekļi un 1 skābeklis, vai te ir 2 skābekļi, 1 ogleklis, tad to varētu atšķirt viennozīmīgi. Tas ir milzīgs motivators, lai sūtītu uz Saturna sistēmu tādu kā Cassini 2 aparātu. 25 gadu vēlāk, protams, ka tehnoloģija ir attīstījusies. Bet tāda priekšlikuma šobrīd ir noraidīti par labu Jupitera sistēmai. Nākošā lielā misija būs uz Jupitera sistēmu. Eiropas un Amerikas apvienotā. Riņķos ap Eiropu un Ganimēdu un Kalisto.
visbeidzot tīri vizuāli. Šīs te visas plaisas, ko mēs redzam uz Encelāda. Ja? Tas ir skaisti, protams, un tas kaut ko ļoti atgādina. Tas atgādina Jupitera pavadina Eiropu, kam arī ir ļoti līdzīgs plaisas. Un uz Eiropas arī kādreiz ir bijuši tādi ledus geizeri. Šobrīd nav. Varbūt tās epizodes notiek visiem ledus pavadoņiem, tādas geizeru epizodes, visiem, kam redzam šīs plaisas, vienkārši mēs esam ļoti laimīgi tajā ziņā, ka mums ir paveicies Encelāda pieķertajā aktā, kad tas notiek šobrīd. Varbūt tas notiek tikai 1000 gadus un pēc tam beidzas. Jo savādāk nevar izskaidrot to 16 gigabatu jaudu, kas tiem geizeriem ir. Tas vienkārši neatbilst Encelāda kā mazas pasaulītes iespējām. Tas ir kā cilvēks, kas savu visu naudu izdod vienā dienā. Tas nenozīmē, ka tas fizikāli neiespējami. Cilvēks spēj izdot visu naudu vienā dienā, un arī Encelāds spēj izšaut tik spēcīgus geizerus, teiksim, 1000 gados, un pēc tam miljonus gadus atkal uzkrāt enerģiju. Arī tā var būt, jo dažādas orbitālās rezonances uzsākas, pabeidzas, tie ir tādi cikliski procesi, kas nav teicis, ka tas to darīs visus 4 miljardus gadu, kopš viņš eksistē. Jā, uz Ganimēda ir līdzīgas plaisas, un uz daudziem citiem. Tas, ko mēs šeit redzam, ir tipiska parādība ārējai Saules sistēmai. Netipiski ir tikai tas, ka tas notiek tad, ka mēs to novērojam. Bet vispār kā parādība ir tipiski, ja mēs vērot miljardu gadu, mēs redzētu uz visiem pēc kārtas droši vien to pašu. Un droši vien, kā arī ārējās, tas ir citas zvaigžņu planētas vai, kā saka, citu zvaigžņu sistēmu planētām arī līdzīgas parādības varētu notikt. Jo, ja Saules sistēmā ir kādi 15 ledus pavadoņi, kam ir šādas plaisas, tad tas droši vien ir arī tipiska parādība pēc citām zvaigznēm, citām planētām. Tā kā visumā droši vien tādi Encelādi ir daudz. Tas ir viss, ko es gribēju pastāstīt tā slaidu ziņā, bet es varu pastāstīt vēl. Pastāstīt uz jautājumiem, atbildēt. Arnis sagādāja te balvas labākiem jautājumiem, tā ka pamēģiniet ļoti grūtus jautājumus uzdot. Nevis tos populāros, kas ir visur vienkāršākie jautājumi atbildes, bet tās visgrūtākos. Optimāls jautājums tāds, uz ko kaut ko atbildēt ir iespējams, nevis tā, ka atbilde pagaidām nav zināms. Cassini lidoja pētīt visu Saturna sistēmu. Nu jā, Titānu, Cassini veda līdz Huygens zondi, kas nolēda uz Titānu, bet Cassini kā pavadonis bija paredzēts visai Saturna sistēmai. Sākot no paša Saturna līdz gredzeniem, līdz visiem pavadoņiem. Un plazmai un visiem elektromagnētiskajiem viļņiem, kas tur ir. Par Encelādu bija aizdomas saistībā ar to, ka tas riņķo E-gredzenā biezākajā vietā. Bija aizdomas, kaut kas tur ir. Bet tas nebija centrālais fokus šai misijai. Nākošajai misijai uz Saturna sistēmu fokus droši vien būtu Titāns un Encelāds. Bet Encelāds ir daudz labāks nekā Eiropa, jo Eiropai ir jāorbi 10 km, lai tik līdz ledu. Un Encelādam nekas nav jāorbi, jo viss ir izmests kosmosā. Vienkārši jālido ar mušpapīru cauri ir tam mākonim un jāuzķer. Un jāved atpakaļ uz Zemi pētīt, kas tas ir. Jo, ja tur ir mikrobi, tad tie mikrobi tiek izmesti kosmosā. Un arī, protams, uz Encelāda virsmas nosēž, jo tie geizeri izmet 50 kg sekundē. 50 kg ledus un putekļu un tvaiga, ūdens tvaiga. Nu, tas ir redzams no tā optiskās izkliedēšanas, no gaismas izkliedēšanas redzams, ka, lai sasniegtu tādu to izkliedētas gaismas to spilgtumu, tad jābūt tik daudz apmēram. Nu, jā. Tas lidojums ir lēns, tā kā gravitācija ļoti vāja. Var tā drusku piemest ciparus tā, ja 50 kg sekundē, tas lidojums ir kādu stundu, un tad lielākā daļa nokrīt atpakaļ. Tā, ka tur apmēram 150 tonnas lidojumā atrodas vienlaikus, tur tvaiku un ledus. Lai redzētu tādu krāšņu ainu no aizmukuras, tad, protams, ka tie nav 50 kg. Tas kosmiska mēroga tomēr ir, tur ir daudz, tas ir 150 tonnas. Bet no tām 150 tonnām lielākā daļa nokrīt atpakaļ.
cik tad pašam egredzenam masa varētu būt? Nu, pašam egredzenam kaut kādu 1 000 000 tonu droši vien ir, bet visi no Encelādas nāk? nu jā, tas ir avots. Miljonus tonnas sīkums. Ne, kosmiskos mērogos tas ir 100 vai 100 metru ūdens. Tas nav nekas. Miljārds tonu ir 1 kubikmetrs. Tas ir kubikkilometrs. Jā. Tas arī nav daudz kosmiskos mērogos. Tur sāks jau sarežģīta miedarbība ar plazmu, ka tie putekļi tiek ionizēti, un tie putekļi, kur tiek ionizēti, tos uzķer tā plazma un aiznes tiek redzenā, jo pārējie nokrīt atpakaļ. Jautājums būtu, tas notiek tā kā pa tādu atvērtu ūdenskrānu, pilnīgi konstanti, tieši tik sekundē, 1000 gadu no vietas, vai ir kaut kāda brīža, kad tas notiek? Nu, 1000 gadu tas nav novērots. Ir bijuši 20 tuvi pārlidojumi. Viņš notiek non-stopā konkrēti ar tādu ātrumu? Vienmēr, kad ir skatījušies, ir redzējuši. Tādā pašā intensitātē. Tas 20 reizēs. 20 ir bijuši pārlidojumi. Vienmēr nav skatīts ar fotokameru, ir citreiz tur mērīta plazma, tur radioviļņa, tādas lietas, bet 20 tuvu pārlidojumu un vienmēr bijis. Man jautājums par šito slaidu tieši. Lai mēs cerētu ieraudzīt kaut kāds mikrobs, tur jau nebūtu kaut kā kilodaltonos jābūt? Jā, tas ir primitīvs instruments. Ļoti primitīvs masas spektrometrs. Labs masas spektrometrs sver apmēram 1,5 tonu. Materiāli iepiegādā klāt. Nu, jā, tas ir ļoti primitīvs masas spektrometriņš, miniatūrs. Tagad tur teorētiski varētu būt, vienkārši viņš jau neuztver. Jā, tur ir, protams, cietā fāze tie putekļi. Viss interesantākais, ka tos putekļus noķert un apskatīt elektromikroskopā. Bet atkal, elektromikroskops arī svar kādu 1,5 tonu. Ja? Un tas nozīmē jāved uz Zemi atpakaļ. Tas nav īsti praktiski aizsūtīt kosmiskā aparātā šādu instrumentu. Lai gan varbūt ir lētāk tomēr aizsūtīt instrumentu tur arī tonnīgu nekā vest atpakaļ. Jo padomājiet, cik ilgi jāgaida, ja 7 gadus lido turpmāk, pēc tam 7 gadus lido atpakaļ, tas sāks visi zaļie bļaut, ka mēs te apindēsim Zemi ar Encelādu mikrobiem, jo tā jau sāks paranoja. Tiklīdz ir iespēja kādam izpausties, tā uzreiz sāk bļaut par šādiem jautājumiem, kā bioloģiskais piesārņojums. Lai gan tie mikrobi, kas dzīvo tajā zilskāpes un amoniaka jūrā, tie noteikti nejustos labi cilvēka organismā. Tad pilnīgi cita vide ir. Tie, kas spēj nodarīt pāri cilvēkiem, tie ir evolucionējuši ar mums kopā ar dzīvniekiem daudz miljonus gadu. Tie visi mūsu patogēni, tie ir pieraduši būt patogēni. Tā ir viņa niša. Un šeit ir pilnīgi cita niša. Mums tikko dzīvība tur vispār ir iespējama, tad tie ir pavisam uz kādas citas bāzes balstīt. Cik pavisam? Tur ir ūdens, tur ir amoniaks, tur ir visādi labi elementi. Ja? Redzams, labi, CO2 tur ir kaut kāda ķīmija tur notiek. Ja, bet vai tā ir dzīvība, tas pagaidām tikai spekulācija, tas tikai tā, lai paceltu sajūsmu un sūtītu nākošu zondi. Zinātniekiem jau vajag kaut ko sasolīt publikai, lai atkal 2,5 miljardus dabūt naudas. Bet nē, tas ir objektīvi interesanti. Tas, ka jāmeklē obligāti dzīvība kosmosā, es domāju, ka jāmeklē vienkārši interesants parādības, lai kādas tās būtu. Jo šī pati par sevi ir interesanta parādība. Man kā ķīmiķim interesē arī nedzīva daba. Tas ir ģeoloģiski. Tad droši vien, ka nav nekāda Nē, tur ir enerģija, tur ir ūdens, un tur ir arī citas vielas. Un tur ir organiskas vielas. Neapšaubām, ja tur nāk laukā propāns, ja tad kaut kas tur notiek. Tas ir tāds filozofisks jautājums arī. Cik tur bija tie grādi? Tur bija kaut kādi 90 kelvini, varbūt 100 kelvini? Ja mēra pikseli, kas ir 300 vai 300 metri uz virsmas, ja, un tā plaisa tikai pāris metri, ja tas ir vidējā starojuma enerģija no tā milzīga laukuma. To es sapratu. Es to ideju sapratu, ka tur droši vien ir vairāk. Jā. Tas nozīmē, ka tas ūdens tur ir ka tur ir virs 272 kelvini. Atkarībā, cik amoniaka ir klāta. Ja ūdens ar amoniaku ir 1:1, tad varbūt mīnus 100 grādu un vienalga tā kā medus un tomēr kustās. Vai viņš nāk laukā kā šampanietis, nezinu, tad pārāk viskos.
Ja tīrs ūdens, tad 273. Bet tur, kā redzams, ir klāt viss, kas tam ūdenim. Tā kā es nedomāju, ka viņam jābūt 273, viņš būtu zemāk. Mēs jau gribam to šķidro ūdeni, ne? Mēs gribam redzēt, kas tur dzīvo tajā ūdenī. Tas ir pats galvenais. Un, lai varētu kustēties, ir jābūt šķidram. Un šķidrs viņš ir savādāk, viņš nenāk laukā pa plaisu. Kas jums tieši ir tos kā ķīmiķiem, kur visinteresantākās atklājums tur varētu atrast? Tā hipotētis, kas tur varētu būt tāds? Visinteresantākais ir svešs metabolisms, kas ir pilnīgi svešs mums. Ja ir kaut kāda sveša dzīvība, ka ir pilnīgi savādāks metabolisms. Ja tas ir tāds kā mums, skaidrs, kaut kādā veidā mēs te radāmies kādreiz no encelāda paceļa vai otrādi, mēs esam radinieki. Bet ja mēs neesam radinieki, tad ir pilnīgi visa bioķīmija jāraksta no jauna. Tad viena grāmata ir zemes bioķīmija, un cita grāmata ir encelāda bioķīmija. Tā ir pilnīgi jauna grāmata. Bet ja viņam aiziet visu kosmosā, tad jau viņš maina arī savu orbītu, savu masu maina. Jā, viņam ir ekscentriska orbīta, fakts. Bet tā masa, teiksim, izmestā masa nav tik milzīga, ja? Un nav tik liels tas ātrums. Drusku maina orbīta noteikti, bet... Kāda viņam ir tā inklinācija? Savērsums pret ekliptiku? Kaut kāda pāris grādi. Tas ir faktiski bez sezonām, ja? Jā. Nē, sezonas ir tāpēc, ka Saturns ir... Saturnā... Encelāda orbīta ap Saturnu ir tajā pašā plaknē, kā Saturna gredzena, visi Saturna pavadoņi. Un tā plakne, mēs redzam... Jā, pret ekliptiku ir tāda pat kā Saturnam. Un to mēs redzam jau, ka Saturns maina savu izskatu no Zemes skatoties. Jā, tas ir. Tāpēc arī Encelāda šobrīd dienvidpols aiziet naktī. Un tāpēc pēdējie 3 pārlidojumi, kas būs, tur jau tie geizeri būs naktī. Bet tas ir labi infrasarkaniem mērījumiem. Nesanāk tā, ka viņš kaut kā no tiem izmešiem pats sevi grūž uz otru pusi, kaut kas tāds nevajag? Drusciņ, jā. Bet padomāsim, ja viņš būtu tik daudz izmetis, lai kaut kur aizlidotu kardināli citur, tad, vai arī ja viņš ir ieradies šajā vietā, kur mēs redzam dēļ savas reaktīvās aktivitātes, ja, tad viņš būtu izmetis ievērojami daļu no savas masas. Un tā nav. Tas, ko viņš izmet, nav liela daļa no viņa masas. Un ātrums ir 240 metru sekundē, tas ļoti mazs ātrums, lielākā daļa nokrīt atpakaļ. Un bez tam Encelāds nav pārklāts viss ar ledus putekļiem, mēs tomēr redzam visas tās plaisas. Nav tā, ka tur būtu kilometru biezs slānis šito te materiālu uz virsmas. Tas arī liecina, ka tā varbūt ir tikai epizodiska aktivitāte. Tad jā, tas ir atbilde skaidra, ka liels, bet ļoti difūzs. Tas gredzens, labākā bilde ir šeit. Šeit labākā bilde, ja gaismu var izslēgt. Tad šis tiek gredzens, bet mēs šeit redzam tikai 1 000 000 tonu, kas ir 100 x 100 x 100 metri. Ja tas ir, teiksim, Kangaru ezers, ja, kam esat brauc garām. Tas nav ļoti daudz. Kas tur notiek ir, protams, tie putekļi jau nav mūžīgi šajā gredzenā. Kamēr runā, ka Saturna gredzena ir kopš Saules sistēmas dzimšanas. Tas te E-gredzens, tie ir daudz mazākas daļiņas. Un viņas daudz vairāk pakļautas ionizācijai. Tas, ka Saturna magnētiskais lauks nes plazmu līdzi, tie visi elektroni un protoni un viss pārējie striecas pret tam daļiņām, daļiņas tiek ionizētas. Un tik mazai daļiņai pietiek iegūt vienu ekstra elektronu vai zaudēt vienu elektronu, un tā jau ir stipri lādēta. Lādēta daļiņa noteikti tas, ka viņu aiznes līdz tas magnētiskais lauks, aiznes kosmosā uz citām zvaigznēm. Jo tas lauks garām slauka tik ātri, ka tā daļiņa iegūst uzreiz kaut 11 km/sekundē un ir prom. Un tādā veidā tas Encelāda gredzens nav mūžīgs, varētu teikt, viņš tikai daļiņa vidēji kādus 100 gadus tur riņķo un pēc tam ir prom.
To atklāja jau Voyagers, bet tajā brīdī nevarēja īsti izskaidrot. Nu, tas nelikās nekas šokējošs. Bija skaidrs, ka Saturnam ir gredzeni. Nu, atklāja vēl vienu. Jā, un biezāks arī. Jo šo elektromagnētisko parādību dēļ arī biezāks. Jo tik līdz daļiņa iegūst lādiņu, tā viņa arī rodas tāda vēlēšanās iet uz Ziemeļpolu vai uz Dienvidpolu Saturnu. Ārā no plaknes. Un pats lielākais stāsts šeit arī, ja mēs runājam par panspermiju, kā var dzīvība ceļot no pasaules uz pasauli, tad te ir otrs mehānisms. Viens mehānisms bija asteroīdu triecieni, un šeit ir otrs mehānisms, kas ir geizeri. Un tieši uz mazām pasaulītēm, tā kā Encelāds. Jo uz lielām pasaulēm, nu, teiksim, uz Eiropas jau vajag 2,5 km/sekundā, lai tiktu nost. Panspermija jau nesaka no objektu uz objektu. Panspermija saka vienkārši no ārpuses. Jā, bet tā ārpusē ir rūt Encelāds. Kaut kur jau tas rodas. Nē, bet tas jau ir ola vai visumā, kur tad Encelādam. Ja tas no kaut kāds saņem, kur tad tas, nu, tāpat tas dod daudz lielāku to tilpumu, kurā rasties dzīvībai. Jo Zemes okeāna ir tik liela, cik viņi ir. Encelāds, protams, ir mazs, bet ja Encelāda okeāns 100 km biezs, tad tas tilpums ir ievērojams. Zemes okeāns nav tik biezs. Un Zeme galvenais atzisa vēlāk. Īstenībā jo mazāk pasaulīt, jo ātrāk atzisa pēc rašanās. Zemē jau... Zemē jau bija tā problēma ar mēnesi rašanos arī, ka te mums vietriecās Mars lieluma objekts un izsita mēnesi, un te arī nekas nepalika dzīves. Tā kā pēc tam atkal visam no jauna te bija. Un ja riņķo tādu puteklīšu kaut kur, varbūt tas dod to sēklu, no ko sākt no jauna atkal. Mēs neesam pirmā dzīvības paudze uz Zemes. Tas gan nav par Encelādu, par paudzēm runājot. Ir kaut kādas domas bijuši, kāpēc Zemes dzīvība radās vienreiz? Nu, bet kā mēs zinām, ka vienreiz? Okay. Ja divreiz, kur ir? Nu, mēnesis notikums. Tas nav notikuma nekāds tāds, kāds kauls neizrāks, ir? Nē, jautājums pēc tam, ka jau bija, pēc tam, kāpēc ne? Nu, pēc tam jau vēl bija lielā, kā saka, vēlā smagā bombardēšana, kas radīja mēnesi jūras. Un arī uz Zemes, protams, ja mēs redzam, ka puse mēnesis ir klāta redzamās sejas ar jūrām, tā saucamajām, kas ir lavas okeāni, tad arī uz Zemes bija līdzīgi un daudz smagāk, jo Zeme ir smagāk, un tāpēc mēs stiprāk pievelkam tos, kas nāk mums. Virs asteroīdu mēs vēl dodam ekstra 10 km/sekundē viņam savu gravitāciju. Nu, mēs dodam 11 km/sekundē, mēnesis dod tikai 2,5 km/sekundē, precīzāk runājot. Nu, ok, jā. Bet, par tām dzīves rašanām, zinām, ka kaut kādā brīdī kaut kas uzrādās tās, kas ir vēl tagad. Un tas nenotika brīdī, tas notika kaut kādos etapos. Ka nebūs nekāds brīnums, ka kādreiz ar to mēnesi notikumu tā infekcija no Zemes nokļuva uz turienu, un pēc tam atgriezas atpakaļ uz Zemi. Varbūt, bet tas dod daudz plašāku spēļu laukumu dzīvībai nekā viena planēta. Varbūt visam, cik pilns ir tā dzīvība. Nu, lūk, jā. Ceļo no vienas vietas uz otru, bet viņš vienkārši visur ir. Jo, Ja ja ir miljons tonna puteklīšu, kurš katrs 1 mikrona liels, tad pietiek visām citām planētām kosmosā, ja tas izplatās tā. Nu, tieši palīdz. Saules vējš aizdzen. Nu, tad citas zvaigznes... Saules vējš ir 500 km/sekundē. Ja? Tas ļoti labs ātrums. Tāda ātruma, tas jau ir... Tā jau ir 600 daļa no gaismas ātruma. Tas ir cienījums ātrums. Un ar tādu ātrumu puteklītes ceļu, un tas attiek citas zvaigznes vēju, kas viņu attiecīgi nobremzē. Lai viņiem nav ar tiem 500 km/sekundē jāietriec cietā virsmā. Nu, te mēs runājam par iespējām un idejām. Tas viss ir tā spekulācijas. Es domāju, ka tā. Es došu aizmugurē par citu ķīmisko bāzi dzīvībai.
Paldies. Paldies Jānim par to, ka par iedvesmu, ka mēs varbūt neesam marsieši, bet no Encelada. Tas ir kaut kas foršs un jauns. Un no mums pieviņam arī no 10. startā. Maza Paldies. Pieviņa. Paldies. Tas ir bijis 10. startārtīs. Labi.